Miņins gatavs sist no 11 metru atzīmes. Ar kreiso kāju Miņins iesit un 2-2 panāk. Turklāt skrien uzreiz pakaļ bumbai un met Pudeles atsevišķi Supernova rezerviste. Un šoreiz Miņins ar kreiso iespēlu stālu sities pāri vārtiem. Sod laukumam Kantē spēlē pa kreisi Miņina, Miņins gar vārtiem un šeit nav vārtos bumbā. Super iespēja Derožinskiem. No vārtu priekšas tikai trāpi. Šo arī atdeva pa kreisi Miņinam, Miņins gar vārtiem. Viens pats Derožinskis vārtu priekšā un nesanāk trāpīt. 0,8 XG moments tajā mačā. Iespēl uz to stābu un šeit pārāks ar Kudeļkins. No gaisa vārti! Miņins! Jevgeņijs Miņins! Nevajag vien izpildīt standartus, jo viņš var sagaidīt otro bumbu un raidīt to vārtos. Miņins var mēģināt aizskriet, īsumā Supernova piespēles Sulam, Dmitro, pretbrukums Supernovai, Dmitro ielūd ar vārtiem, Matrevits, deva. Dēļ būs, šeit var būt kaut ko supu, un šeit ir bīstami, un ir bumba garām vārtiem. Laikam labāk izlīdzinājumi. Un tieši ar šīm īsajām tādām smukām piespēlītēm izvirzīja brīvu spēlētāju. Lūk, 17. Mal dodas uz priekšu. Bumbsoda laukumā, māņu kustība, piespēle, gols, 1-1. Dēļus vidū sāka treniņus, tāpēc tur viss notiek. Tagad Sulā dodas pretī vārtiem. Sulā, māņu kustība, šeit nepārāk labi. Bumba piebrauc, bet tas sitiens uzreiz un vārti! Precīzi sitiens stūrī, Jevgeņijs Miņins ar Sulā. Vēlreiz šī sadarbība otro maču pēc kārtas nostrādā. Jāsaka, diezgan jautrs futbols Esplanādē sanāca. Sulā tagad sitiens uzreiz un vārti! Dmitro Sulā straušs sitiens, tujā stūrī precīzi. Kreisās malas pussargs varbūt arī kādā vienā vai divās spēlēs arī bija. Un Sulā pēc trešiem vārtiem ripina bumbu un iekšā. Un grauj savu pretinieku dzelten zilē. Miņina piespēle, uz tālo stābu sitiens un vārti! Ar stūru sitienu atbild tur savu stūru sitienu Mārcis Ošs, 4-1. Miņinam hat-trick no rezultīvām piespēlēm. Pašās beigās tika zaudēts. Šeit iespēja sitiens vārti. Vienas vārtus atsvērt sitienu. Miņins, sitiens un pārvārti, pārlikni. Tas bija Grikovs priekšā, jā, un tagad vēl viena iespēja sitiens tuvajā stūrī. Ozols tomēr kontrolē. Atņemtās bumbas, redzam, Jevgeņijs Miņins pats ar kreiso kāju sita, un šeit jau paglāba Roberts. Šeit Lukovets un Miņina centrējums uz vārtu tālo stābu sitiens un pa stābu trāpu izdevus tagad garvārtos iekšā, un pasties spēlē uzbrukumā. Bumbu Dialo, 3-0. Viņam rakstīts uz krekla rezultāts, bet vēl 10 minūtes būs aizvadīts. Miņins. Centrējums uz tālo sitiens vārti! Un tagad Miņins ar kreiso kāju. Vai sitīs? Nē, tomēr piespēle uz Konē. Konē apstrādā bumbu. Konē, sitiens vārti! Kas šajā situācijā notika? Grūti saprast. Nenospēlē līdz galam Sorokins vai aizsardz. Tagad sako labi iespēja sitiens vārti! Un kurš tas ir? Tas ir Saidi. Un Miņins, kas par lēcienu, skaista epizode. Jevgeņijs Miņins pret Raivos Turņu, 88. minūte vēl mača fāze. Un veikli apspēlē vārtsargu ar tādu puspauzīti. Jevgeņijs Miņins apspēlē Raivos Turņu. Ufanā Miņins iekšā soldāko, laba piespēle Promis un atvēra Pinčuks. Startā mākslīgajā laukumā par Daugavpili tika izcīnīta uzvara 4-1. Jevgeņijam Miņinam brīvs sitiens un sitiens pa vārtiem. Miņins vēlreiz. Jau iekšā soldākumā Jevgeņijs Miņins. Centrējums sitiens pretpustībā garām vārtiem Promis Viktors. Līzenovs tas bija, bet šoreiz arī izcila piespēle no Miņina un netrāpa vārtos Promis Viktors. Izcila iespēja panākt. Kā to nomainīs, Sala bija pamats uz to pirmajā mačā, bet saitu sāpes arī otrā puslaika gaitā. Piespēdu kārtā tā maiņa tika veikta. Tagad Mihaļcovs ar bumbu iespēle uz tālo stābu šeit Viljams un bumba vārtos!
1-1! Olavasīri Viljams panāk neizšķiršajā mačā un atkal vadību 2 spēļu summā. Tagad jau daudz skaļāk nekā sporta parkā un atklāsuši ir VIP viesu prezidenti un tā tālāk no Albānijas puses. Vasīri Viljams, futbols, kurš kausā gribēja spēlēt, kur spēlē un spēlē arī tagad jau 3. maču nedēļas gaitā un viņš ar galvu raida bumbu vārtos pieslēdzoties uzbrukumā. Spēlētājs nevarētu pārliecinoši nosaukt, piemēram, 3 vai 4 ar visu Jānu Ikaulnieku priekšgalā spēlētājs, kuri meistarīgāk to darīja. Bet šoreiz mēģina pārteikt Daugavpils Čibindā piespēle uz priekšu Mihaļsovam. Nākas atspēlēt atpakaļ tagad pie teikšanas. Miņins teica, viņš griež bumbu! Dialo! Daugavpils tādos minūtēs panāk 1-1 Jevgeņa Miņinā. Ģeniālās piespēles Albāņu spēļiem. 2-1, 3-1. Wow, kas tāds, ko mēs gribējām redzēt, varbūt pat vakardien, bet neizdevās un zaudēja, bet Daugavpilī viss izdodas šodien. 2 vārtu pārsvars 2 spēļu summā Bubu Dialo Uguņu LNK. Vēl šķitas stāsts, pat tā gribētu sacīt. Protams, ka Vlasiņā arī nav nekāds grants, bet mums jāsaprot, par ko mēs runājam. Mēs runājam arī par virslīgas, bieži vien tabulas otrās daļas komandu. Vēlreiz atkārtojam vārtu gomus. Un mēs runājam par Vlasiņa, kuras tradīcijas vēsturu un ne tikai senā pagātnē, arī mūslaikos tomēr viņa regulāri spēlē Eirokausos un Albānija ir īstena futbola zeme. Vēlreiz un vēl.